Šodienas tēma just ir dāvana. Man kā cilvēkam, kuram patīk mācīties, uzzināt kaut ko jaunu, patīk laiku pa laikam sev rīkot interesantus izaicinājumus. Es ļoti labi saprotu, ka esmu dopamīna meklētāja, ļoti labā nozīmē. Dopamīns priekš manis ir dabisks motivācijas sistēmas stiprinātājs. Piemēram, šo vasaru ar tās karstuma viļņiem ķēru un izbaudīju no sirds. Ķēru saules starus, izbaudīju jūru, pludmales smiltis, traucos ar riteni un vēju matos. Vakaros vēroju apelsīnu oranžos saulrietus. Īsti reizēm nesaprotu, kāpēc mūsdienās to jau sāk uztvert kā problēmu, darīt lietas, kur noķer dopamīnu. Iespējams tāpēc, ka kādam tā izveidojas par problēmu, par atkarību no draivu stāvokļiem. Kad devas, lai justu, vajag lielākas un spilgtākas, jo arī dopamīnam ir jābūt veselīgai devai. Dopamīns nedrīkst kļūt par vienīgo veidu, kā ķert kaifu no dzīves. Man šķiet, ka pat vietā ar sev pajautāt, vai es ķeru kaifu no internetā sēdēšanas, postu skrulēšanas, vai dzīvojot savu dzīvi. Te uzreiz gribu skaidri paust savu nostāju. Internets priekš manis arī ir labs. Šis ir viegls, ātrs veids ieraudzīt, kā citi dzīvo, papildināt savu pieredzi, iedvesmoties. Svarīgi ir just, kad apstāties un doties dzīvot, realizēt idejas savā dzīvē. Šajā visā izklāstā par dopamīnu ir daudz svarīgāk, manuprāt, saprast un just sevi. Saprast, kas der man un dot to, ko es vēlos. Augusta beigās mans ķermenis jau dabiski alkst pēc rudens pārmaiņām, un man patīk šī pāreja, šī gatavība jaunajam. Jūtos kā pabijusi lieliskā vasaras ballītē un laicīgi sāku no tās atvadīties, ar apmierinājuma un piepildījuma sajūtu. Jūlijā gan pa labi, gan pa kreisi ieteicu sev un citiem ķert vasaras priekus, savam ieteikumam klausīju. Otrā lieta, ko es ievēroju sev visu vasaru, es ieklausos sevi. Ko jūtu, ko vēlos piedzīvot, cik daudz enerģijas man ir šodien, kādā tempā un stilā šodienu piedzīvošu. Man bija sensitīva pieeja visai vasarai. Gada laiks no gada laika atšķiras, un kā sanāca šogad, vasara kardināli atšķīrās no citām vasarām Anglijā. Būtiski nācās izstrādāt jaunu vasaras piedzīvošanas dzīvesveidu. Tīrīt māju, kamēr nav vēl karsts, gatavot ēdienus, kur plīti darbināt nācās īsāku laiku, iegādāties telpu dzēsēšanas tehnikas. Ar riteņu braukšanu man bija līdzīgi. Katru dienu ieklausījos savā ķermenī. Kādā ritmā es vislabāk jūtos šobrīd? Gribu spačīkstēt? Ok, lieliski. Izdaru to no sirds. Esmu no tām, kas tic. Dievs mums ir devis dāvanu just. Sajūtas nav jāslāpē, bet jāizdzīvo tās vislabāk tad, kad tās ir tikai radušās. Ja čīkstulis pīkstulis man apmeklē, samīļoju to un iedodu sev Bonifācija brīvdienas no riteņa. Ķermenis man dod draudzīgu signālu, ir jāatjaunojas. Ja pirmos signālus iemācies ignorēt, var iedzīvoties psihes saspringuma punktos. Kas tie tādi? Nogurums, koncentrēšanās problēmas, aizskaitinājums, nemiers, emocionāla nenoturība, raudulīgums, čīkstēšana, tukšuma sajūta. Es draudzīgi, uzmanīgi ieklausos katrā savā emocijā jau laicīgi. Hei, ko tu man gribi pastāstīt? Šie ir iemesli, kāpēc varu noturēties ilgtermiņa projektos. Mans šīs vasaras aktīvais dzīvesveids provocē svara zudumu. Es pieturos pie lēnas, harmoniskas svara zaudēšanas, bez diētām. Ēdienu karti nemainīju. Tas labi ietekmē ādas stāvokli un pašsajūtu, jo nebadoju sevi,
neaizliedzu sev ierastos mīļos garšas priekus. Varu atļauties apēst kādu saldējumu, uzcept kūkas un pat pīrādziņas. Svars iet lejā. Zini kāpēc? Man garšo dārziņu, salāti. Tos es arī lietoju daudz uzturā, gan agrāk, gan tagad. Rītos man patīk auzu pārslu, ogu smūtiji. Neko nopietnāku es nevaru dabūt iekšā brokastīs, nekad dzīvē neesmu varējusi. Dienu man patīk sākt ar vieglu uzkodu, visu manu dzīvi. Man patīk mērķus sasniegt harmoniski, sev piemēroti. Agresīvs, uz ātru rezultātu orientēts stils, tas nav par mani. Es pat skolā biju ļoti laba krasu skrējēja, kaut skriešana man riebās jau toreiz. Diemžēl tajos laikos es nevarēju teikt, riebjas neskriešu. Bet es gribēju toreiz, ja jau man ir jāskrien, tad vismaz es spēju noskriet ne pēdējā, ne arī iekrist grāvī ar elpas trūkumu vai sāpēm sānos. Un es atradu veidu, kā pat finiša taisnē nonākt ar labu rezultātu, un pat viegli. Izstrādāju sev stratēģiju. Kad skrēju pirmās 3/4 no krosa distances, meklēju savu ritmu, bet pēdējo 1/4 skrēju jau pātrinātā tempā. Citi darīja otrādāk. Izpumpējās nepiemērotā ātrumā, garai distancei jau sākumā, un knapi spēkus izsmēluši novilka to līdz beigām. Es mācījos no citu un savām kļūdām. No kurienes toreiz manī bija tāda gudrība? Nezinu. Es vienkārši jau toreiz biju tāda. Redzēt, domāt, risināt, izzināt, darīt. Un ar riteni šobrīd ir tieši tas pats. Es jūtu sevi un distanci. Meklēju katru dienu savu ritmu. Arī Bonifācija brīvdienas ir mana ritma jušana. Harmoniski.